Pirms kādu laiku sociālos tīklos parādījās filma Konija 2012. Tā izsauca ārkārtīgi lielu interesi, un no vienas puses tas varētu būt arī interesanti kaut vai tāpēc vien, ka tā runā par vienu no meklētākajiem pasaules noziedzniekiem. Viena sabiedriskā organizācija, kas šo filmu veidoja, bija jau izveidojuši 6 šādas filmas, un viņi mēģināja populārā valodā šo problēmu, šo cilvēku meklēja un nevar nekādu atrast šo Koniju. Un viņi populārā valodā mēģināja šo problēmu aktualizēt un norādīt, ka šis cilvēks nav atrasts un valstīm būtu jāsadarbojās, lai viņu varētu nosodīt un tā tālāk un tā joprojām. Un kas bija pats paradoxālākais, bija tas, ka pēc šīs filmas, 6. filmas iznākšana, šī filma ieguva neskapēc atšķirībā no pārējām 5 ļoti lielu popularitāti, bet varētu teikt popularitāti, jo sāka pārmest nevis, teiksim tā, nevis vienoties, lai meklētu šo noziedznieku, bet sāka pārmest šai sabiedriskajai organizācijai par to, ka viņš šādu filmu ir vispār uzņēmusi. Sāka meklēt trūkumus un robus viņu budžetā, viņu finansējumā, un tur bija problēmas arī ar dažiem žurnālistiem, mentāls problēmas, tad to sāka apzalēt prese, dzeltenā un varbūt ne tik dzeltena prese. Īsāk sakot, šos cilvēkus, kas cīnās par, manuprāt, cēliem mērķiem, sāka vajāt gandrīz vai, un tad diezgan liels skandāli. Šī filma ir ar lieliem diezgan skandāliem. Par filmu šobrīd varbūt netik daudz runāsim, jo es pieņemu, ka daudz no jums šo cilvēku Koniju nemaz īsti nezinu, kas ir Džozefs Konijs. Lūk, man arī viņa uzvārds un vārds ir jāskatās špikerītī. Kas ir Džozefs Konijs un kāpēc viņš ir starptautiskā tribunāla meklētākais noziedznieks šobrīd pasaulē? Par to nākamajā sižetā tikai gribu brīdināt, ka varbūt arī nepatīkami kadri. Starptautiskā krimināltiesa ugandieti Džozefu Koniju meklē par 33 kara noziegumiem, kā arī noziegumiem pret cilvēci. Fakti ir vairāk nekā šausminoši. 66,000 nolaupītu un dažādiem mērķiem izmantotu bērnu, tiek lēsts, ka 25,000 no viņiem nogalināti, neskaitāmi sakropļoti. Vairāk nekā 2 miljoni cilvēku zaudējuši mājas, bēgot no Koniju un viņa armijas, bērnu armijas. Āfrikā viņus pazīst kā Lord's Resistance Army, jeb Svēto pretošanās armiju. Bijušais altārzēns, lielisks dejotājs un futbola spēles meistars Džozefs Konijs to nodibināja 80. gados Ugandas politisko pārmaiņu vējos. Tolaik ASV, kas no komunisma pārmetusies uz islāma ekstrēmisma apkarošanu, gribēja kontrolēt situāciju Āfrikas lielākajā valstī Sudānā, nolēma atbalstīt Dienvidsudānas nemierniekus un nomaskēja savu atbalstu, sniedzot to kaimiņu valsts Ugandas rokām. Sudāna atmaksāja Ugandas nemierniekus, Koniju un viņa sekotājus, apgādājot ar ieročiem un citu nepieciešamo. Konija pretošanās armija bija pietiekami spēcīga, lai domātu par Ugandas valdības gāšanu un varas pārņemšanu. Tieši nemitīgie politiskie kašķi reģionā dāvājuši tagad jau 50 gadus vecajam Konijam 9 dzīvības, uzskata eksperti. Uz it kā kristietības kanoniem dibinātajai armijai ar 10 baušļiem gan nav nekāda sakara. Amnesty International aplēses liecina, ka 90% Konija armijas ir nepilngadīgi bērni, kurus Konijs nolaupījis gaišā dienas laikā, iebrukot mājās un skolās, kad armijai sāk trūkt karotāju. Ieročus cilāt spējīgie bērni pat tikai 7 gadus veci nokļūst armijā, meitenes, kas nav piemērotas cīņām, nonāk seksuālā verdzībā. Wikipēdija ziņo, ka Konijam pašam ir 88 sievas un 42 bērni, taču diezin vai viņu varētu saukt par tēvu saviem un nolaupītajiem bērniem, kuri bruņoti vēlāk atgriežas, nogalina savus vecākus, atņem pārtiku vietējiem, lai armija spētu izdzīvot. Tie, kuri nepievienojas, tiek nogalināti, tie, kuri bēg, sakropļoti. Pēdējo reizi parādoties atklātībā intervijā pirms 6 gadiem, Konijs šos noziegumus noliedzis, lai gan paša izdotā Svētās pretošanās armijas manifestā sacīts: ja tu melosi par mums, mēs nogriezīsim tavas lūpas, ja mēģinās aizbēgt, nocirtīsim tavas kājas. Es neesmu vainīgs, es neesmu vainīgs, es neesmu vainīgs. Mēs vēlamies, lai cilvēki Ugandā būtu brīvi, mēs cīnāmies par demokrātiju, pilnīgu demokrātiju, brīvību. Daudzus gadus iekšējās dezorganizācijas dēļ Ugandas armija bija bezspēcīga, taču visbeidzot tai izdevās padzīt Koniju no Ugandas, kurā viņš nesot manīts kopš 2006. gada. Svētā pretošanās armija sadalījās, pārvietojās uz Kongo, Dienvidsudānu un Centrālāfrikas Republiku. Par to, ka Konija grupējums joprojām eksistē, liecina pastrādātās zvērības. Daži lēš, ka Konija armijā joprojām ir ap 30,000 bērnu. Ugandā vairāk runā par mazām grupiņām, kas terorizē nomajus ciemus.
Startautiskā sabiedrība šai problēmai uzmanību pievērsa pirms pāris gadiem. ASV pat nosūtīja 100 instruktorus, lai apmācītu Ugandas armiju, taču panākumu šīm darbībām nav. Konī meklējumos vienojušās Ugandas, Kongo, Dienvidsudānas un Centrālā Afrikas Republikas armijas. Nevalstiskās organizācijas Invisible Children šomēnes izplatītā filma par Konī noziegumiem sadusmojas Ugandas valdību, kas ļoti cer uz turismu uzplaukumu, jo Lonely Planet pasludinājuši Ugandu par šī gada labāko ceļojumu galamērķi. Uganda nav konfliktu zona. Uganda ir moderna valsts, kas attīstās un iestājas par mieru, stabilitāti un drošību. Džozefs Konijs gan joprojām paliek tur ārā. Žurnāls Forbes viņu ierindojas vismeklētāko noziedznieku desmitniekā. Bet pat Konija noķeršana diezin vai ko mainīt kopējā situācijā, jo viņš tāds nav vienīgais. UNICEF dati liecina, ka 300 000 bērnu ir iesaistīti vairāk nekā 30 karos visā pasaulē. Un šie ir tikai daži no tiem cilvēkiem, par kuriem mums būtu jāzina, un tikai turpat Āfrikā. Mazpazīstamais Kongo militārais līderis tiek apsūdzēts bērnu armijas vervēšanā, kuri pēcāk tiek uzsūtīti ciematiem Kongo austrumos. Bērniem, kas redzami video pierādījumos, nav vairāk par 13 gadiem. Sudānas prezidents Omārs al-Baširs tieši viņam lūdza apspiest sacelšanos Darfūrā. Tolaik būdams valdības ministrs, viņš īstenoja genocīdu pret nemierniekiem. Kopš konflikta sākuma 2004. gadā nogalināti 200 000 cilvēku, vairāk nekā 2,5 miljoni kļuvuši par bēgļiem. Tagad viņš ir Dienvidkordofanas provinces pārvaldnieks. Viņu sauc arī par Terminatoru. Viņš vervēja bērnu armijas Ruandā un Kongo, iesaistotās asiņainos noziegumos. Tagad viņš ir Kongo armijas ģenerālis, vienlaikus vada nemiernieku grupējums, kas kontrolē Kongo austrumus, un viņam patīk spēlēt tenisu.